te Jūlija Puķe un šeit ir Emo Santa. Jej! Šīs dienas video būs ļoti exciting video, jo mēs jums ar Emo Santiņu parādīsim attiecību tips. Nu, nevis tipus, bet tā kā mēs jums pamācīsim, kā mīlēt. Rekur mīlestības stūrīt. Mīlestībā, Mēs jums vienkārši pastāstīsim, ko jums vienkārši vajag darīt. Nu, jūs nemākat lietas, bet mēs jums mākam, tāpēc mēs jums palīdzēsim savādāk. Nu, stulbi būs jums. Tieši tā. Ko uz priekšu visi saka, esi tāds, kāda esi vai tāds, kāds esi, bet kā jūs tā varat dabūt kaut ko dzīvē, vai ne? Nu, tieši tā, nebūs nekas. Pirmais, kas jums ir jādara, ir jābūt skaistiem. Nu, višķi daudz darbiņa, ja? Esiet skaisti, Emo Santa, viņa tāda interesantāka, es jau neko, bet, jā. Otrais, kas tev ir obligāti jādara, ir jāspiego viņš. Bet tu nedrīksti būt arī pārāk uzkrītošs, jo, tad viņš tevi negribēs, vai viņa tevi negribēs, un tas nav labi. Trešais, kas tev ir jādara, ir jāsmējās par viņa jokiem. Un vienkārši smejies pilnu klapi. Smejies, vienkārši. Smejies. Un tad man mamma teica, lai es nomazāju kartupeļus, bet tā kā man bija riktīgs slinkums. Bet es mīzojām, ka viņš šo nedarīja. Ak, Dievs, tik smieklīgi! Ko teica zirgam, kad viņš iegāja bārā? Kāpēc tev tik garš ģīmis? Nevienam zēnam nepatīk meiteni, kur tu uzreiz var dabūt, tāpēc vienkārši spēlē hard to get. Tad, kad viņš runā ar tevi, nerunā ar viņu. Tad, kad viņš kaut ko saka, nerunā ar viņu. Tad, kad viņš raksta, nerunā ar viņu. Vienkārši neignorē viņu. Varbūt pēc kādiem 10 gadiem kaut kas sanāks. Čau, mīļā! Hard to get, nu. Ja tu vēlies dabūt sev čali vai meiteni, ej un flirtē ar viņa draugiem labākajiem. Piemēram, puišiem, arī meitenēm varbūt patīk competition, ja? Ej pie viņa draugiem, tev patīk viņš, ne, ej pie viņa draugiem, salaid ar viņiem, un tad viņš redzēs, ka tu esi keeper. Čau, jā, es tikai tev pacēlu, tāpēc, ka es gribēju tev pateikt, ka es ar to Mārtiņu, ja, tavu labāko draugu sagāju kopā, tas kauž. Nākamais ir Snapchats. Protams, mēs zinām, sociālajie tīkli tagad tāda popularitāte. Sūti Snapchatus viņam, tikai viņam, bet tiem Snapchatiem ir jābūt tādiem, kurus varētu it kā sūtīt citiem. Bombardē viņu ar Snapchatiem, lai viņš domā, ka viņš nav nekāds īpašs un ka tas Snapchats sūta visiem, jo tā viņš nepatīk, bet īstenībā tikai bombardē viņu ar saviem Snapchatiem. Šitā viņam patiks. Čau, draugi! Ja tu īstenībā esi riktīgi, tā kā galīgi garām, tad, viņam tu nepatiks, tā kā tev vajag tālāk, ka tu esi kaut kas cits, tad sajiet ar viņu kopā, tad parādīt savu īsto seju, tad tu vienkārši ieslēgt viņu skapī, viņš vairs nevar aiziet, un viss. Perfekti! Kā arī, ja tu dabūši to meiteni un čali tagad, izrādi pilnīgi visiem viņu, iebāz sejā to čali vai to savu otru pusīti, lai viņiem ir tāds, jā, mēs esam ainīgi, tu nē. Paldies, ka noskaties šo video, neaizmirsti nosties like, arī subscribe, un arī subscribe Emo Santas kanālam vai vienkārši Santas kanālam. Visticamāk šeit apkārt nebūs kaut kāds links, bet jā, subscribe to her, like every single video. Jā, lai gan īstenībā tā kā Santas kanāls ir stulbs, bet tā kā dažreiz tur esmu es, tāpēc tur ir arī jēga kaut ko paskatīties. Santa, nāc atpakaļ! Man tev Emo Santa versija! Ko?